Kādām Norčām vecgrāvī es šos vārdus saku. Norčā, tu ļoti atceries, kas kur ko 40. un tā tālāk un projām. Bet tu man pasaki, esi godīgs pats ar sevi. Tas ir. Uzdod sev jautājumu, kāpēc no Lielvārdes nevienu neizsūtīja Edgara Kauliņa novadā? Kāpēc? Vienkārši uzdod sev tādu jautājumu. Attiecībā par sevi var pateikt, mana sievsmāte arī sodīja 25+5. Jaunu skuķi. Vēl speciāli gaidīja, lai viņai paliek pilngadības, un tikai tad paņēma pie pakaļas. Tātad. Un viņu nodeva Letiņš. Ne jau sovieti viņu savāca, bet Letiņš. Labi, ka Staļinu noindēja. No vienas puses. Šeit Latvijā labi, a Krievijā slikti. Jo tur ir pat labāk tas, kas ir. Tātad, es varu kādām paraudāt uz plecu. Ai! Man 21. bans. 21 reiz 30, tas ir 620 dienas Facebook cietumā. Par ko? Par dubultu morāli. Jo 6 gadu atpakaļ mēs uzņēmām video, kurā bija pateikts, ka arī palestīnieši ir cilvēki. Šeit ir, nākot uz šejienu, saku uzreiz, es nedaudz gatavojos. Un man bija liels izbrīns, kā arābu pasaulē palestīnieši uzskata tāpat kā šeit Latvijā čigāns. Kāpēc tāda dubulta morāla? Šeit Romi, vēl kaut kas un tā tāda. A palestīnieši tā tur nāca šibē. Un vēl, lai kāds tur homoseksuālists nebūtu, Obama, es varu pateikt vienu. Viņš pateica ļoti pareizu domu. Un tas ir Israel back to borders of 1967. Tas ir vienīgais reālais miera risinājums. Bet Izraēļa uz to nebūs ar mieru. Nu, nebūs ar mieru. Tā kā, kas to zināja? Ka 6 gadus atpakaļ uzņemtais Viģiks, uzņemtās domas, kas ir precīzs atspoguļojums šodienas situācijai, eskalācijai, nepatiks Facebook cenzoriem. Un tagad nedaudz tuvāk Ukrainas tēmai. Ir tāds interesants moments. Viņi nevar nošķirt no Palestīnas un Izraēlas tēmas, tā kā Nebesni Jerusalim neviens nav atcēls, tas viss ir aktuāli, bet tur notiek briesmīgā kara darbība. Nu, briesmīgā kara darbība. Bet interesants ir viens moments, kāpēc netiks sabombardēts neviens gāzes vats. Uzdodiet sev šādu jautājumu, kā arī viena no Ukrainā dzīvojošām pateica ļoti precīzi, konkrētā krievu valodā. Vavan, ne tam jebjoš. Un norādīja konkrēti uz 2 kvartāliem. Labi, tagad tuvāk pie Stambulas konvencijas. Man aiz muguras ir Sijasķepaņenkas.lv, kuri bruģē savu ceļu uz Eiropas parlamentu, nu, lai viņiem tur sokās, ne visiem tur vietas pietiks, bet kur ir problēma? Galvenā problēma Šķepaņenkām ir, ka viņi vēršās pret konvenciju, bet nevis pret tiem, kas šo konvenciju stiep iekšā Latvijā. Tā ir galvenā kļūda. Vēl viens interesants moments, ka buldozeris Šloska nenobalsoja pret Stambulas konvenciju. Nu, tā ir ļoti interesanti. Kad es painteresējos, tad bija tāds moments, ka tā ir tīri tehniskā kļūda. Nu, pieņemsim tehniskā kļūda. Bet tehniskās kļūdas var atsaukt. Savu balsojumu var atsaukt jebkurā brīdī. Bet Šloska buldozers to joprojām nav izdarījis. Tā kā tā nahren ir opozīcija. Tā ir vienkārši spēle un nekas vairāk.
Un no šejienes izrietošs materiāls ir tas, ka Linda Liepiņa, eks-alkoholiķa, kura teica, es nekad, ne pa kādu cenu nelīdīšu iekšā politikā, bet viņi ir tur, kur ir, kā arī Zivtele dzēš visus nepatīkamos komentārus, arī tā skaitā par Šloskas balsojumu. Labi, un tagad es gribu nodemonstrēt jums konkrēti piemēru. Pieņemam, ka šeit ir 100 skudras. Ir sarkanās skudras un ir melnās skudras. Viņi saliekot vienā burkā, nekas nenotiek. Bet līdz ko šo burku sakrata, viņas iznīcina viena otru. Kur ir morāli? Morāli ir ļoti vienkārši. Ļaudis, cenšoties izprast šo te domu, un ne jau skudrās lietā, bet lieta ir tā ir rokā, kas purina šo te burku. Paldies! Īsumā tas man viss.